Visaugstākais kosmiskais radītāji. Visaugstākais kosmiskais radītāji. Mani gaismas un mīlestības skolotāji. Mani gaismas un mīlestības skolotāji. Mani gaismas sargeņģeļi. Mani gaismas sargeņģeļi. Man augstākā daļa. Mana augstākā daļa. Dievišķā visbūtība. Dievišķā visbūtība. Visas absolūtās gaismas. Visas absolūtās gaismas. Un mīlestības enerģijas. Un mīlestības enerģijas. Es tās visas apvienoju. Es tās visas apvienoju. Un iezemēju sev. Un iezemēju sev. Sākot ar savu augstāko enerģētisko centru. Sākot ar savu augstāko enerģētisko centru. Piepildu. Piepildu. Visus savus enerģētiskos centrus. Visus savus enerģētiskos centrus. Antaharānu. Antaharānu. Sudraba pavadienu. Sudraba pavadienu. Fizisko ķermeni. Fizisko ķermeni. Visas šūnas. Visas šūnas. Gēnus. Gēnus. DNS. DNS. Chromosomas. Chromosomas. Neironus. Neironus. Starpšūnu telpu. Starpšūnu telpu. Atomus un molekulas. Atomus un molekulas. Orgānus un sistēmas. Orgānus un sistēmas. Manus smalkos ķermeņus. Manus smalkos ķermeņus. Ēterisko. Ēterisko. Visus palīgķermeņus. Visus palīgķermeņus. Vitālo ķermeni. Vitālo ķermeni. Es transformēju un dzēšu. Es transformēju un dzēšu. Savu astrālo. Savu astrālo. Mentālo. Mentālo. Kauzālo ķermeni. Kauzālo ķermeni. Kopā ar matricēm. Kopā ar matricēm. Un visiem uzkrājumiem. Un visiem uzkrājumiem. Kā tumsas pasaulē radītus izkropļojumus. Kā tumsas pasaulē radītus izkropļojumus. Uz viņu vietā. Un viņu vietā. Atjaunoju. Atjaunoju. Paplašinu. Paplašinu. Iedarbinu. Iedarbinu. Savu vitālo ķermeni. Savu vitālo ķermeni. Dzīvības ziedu struktūrā. Dzīvības ziedu struktūrā. Un to piepildu. Un to piepildu. Ar dzīvības. Ar dzīvības. Prānas. Prānas. Un ētera enerģijām. Un ētera enerģijām. Es turpinu sev piepildīt. Es turpinu sevi piepildīt. Ar visām absolūtās gaismas. Ar visām absolūtās gaismas. Un mīlestības enerģijām. Un mīlestības enerģijām. Savu apziņu. Savu apziņu. Zemapziņu. Zemapziņu. Virsapziņu. Virsapziņu. Apziņas noskaņotāju. Apziņas noskaņotāju. Garu un gara kristālu. Garu un gara kristālu. Prātu. Prātu. Saprātu. Saprātu. Domformu ķermeni. Domformu ķermeni. Emociju ķermeni. Emociju ķermeni. Sirds Dieva kambari. Sirds Dieva kambari. Manu mīlestības pirmsākumu. Manu mīlestības pirmsākumu. Manu dzīvības dzirksti. Manu dzīvības dzirksti. Uguns dzirksti. Uguns dzirksti. Dzīvības altāri un kristāli. Dzīvības altāri un kristāli. Energo informatīvo lauku. Energo informatīvo lauku. Manu dvēseli. Manu dvēseli. Visus dievišķos ķermeņus. Visus dievišķos ķermeņus. Informatīvo. Informatīvo. Ideisko. Ideisko. Budisko. Budisko. Nirvānas. Nirvānas. Brahmas. Brahmas. Atmisko. Atmisko. Absolūto. Absolūto. Manu mandalu. Manu mandalu. Monādi. Monādi. Iekšējo bezgalību. Iekšējo bezgalību. Visus manus aspektus. Visus manus aspektus. Visas manas esības. Visas manas esības. Būtības. Būtības. Personības daļas. Personības daļas. Visu manu daudzdimensiju būtību. Visu manu daudzdimensiju būtību. Visu to teritoriju, kurā tā atrodas. Visu to teritoriju, kurā tā atrodas. Un visas matricas. Un visas matricas. Mana fiziskās realitātes matrica. Mana fiziskās realitātes matrica. Šīs dzīves matrica un scenārija. Šīs dzīves matrica un scenārija. Ar mani saistītos egregorus. Ar mani saistītos egregorus. To laika telpu. To laika telpu. Pagātni, tagadni, nākotni. Pagātne, tagadne, nākotne. Kurā es apgūstu pieredzi.
kurā es apgūstu pieredzi tumsas un ļaunumu pasaulē. tumsas un ļaunumu pasaulē. To evolūcijas modeli To evolūcijas modeli un to apziņu, un to apziņu, tumsas apziņas, tumsas apziņas, lauku, substanci un matricas, substanci un matrices, kurai tumsa mani piesaistīja, kurai tumsa mani lai to piesaistīja, uzturētu un barotu. lai to uzturētu un barotu. Es to visu piepildu Es to visu piepildu ar absolūto gaismu un mīlestību. ar absolūto gaismu un mīlestību. Un es radu un iedarbinu Un es radu un iedarbinu jaudīgus gaismas portālus jaudīgus gaismas portālus visos savos enerģētiskajos centros, visos savos enerģētiskajos centros savienojot centrālo sauli un savienojot centrālo sauli un tajos iezemēju un tajos iezemē visas apvienotās visas apvienotās absolūtās gaismas un mīlestības enerģijas. absolūtās gaismas un mīlestības enerģijas. Centrālās saules gaismas etalonu. Centrālās saules gaismas etalons. Un es nosūtu šajos portālos. Un es nosūtu šajos portālos. Es transformēju, Es transformēju, sintezēju, sintezēju, pilnībā sevi atbrīvoju pilnībā sevi atbrīvoju no visām negatīvajām enerģijām, no visām negatīvajām enerģijām, no izkropļojumiem, izkropļojumiem, no kaitējumiem, no kaitējumiem, no kodiem, čipiem, imprintiem, no kodiem, čipiem, imprintiem, no visām piesaistēm, no visām no piesaistēm, maģijām un rituāliem, maģijām un no rituāliem, parazītiem, no parazītiem, no tumsas būtnēm, tumsas būtnēm, matricām, matricām, zīmogiem, zīmogiem, sistēmām un mehānismiem. sistēmām un No mehānismiem, visa, kas traucē man būt no visa, kas traucē man būt fiziski veselam, fiziski veselai, garīgi attīstītam, garīgi attīstītai, materiāli nodrošinātām. materiāli nodrošinātai. Es izņemu no sevis, Es izņemu no sevis, izdzēšu no izdzēšu visas tās teritorijas, no visas tās kurā teritorijas, es esmu, kurā es esmu, visu, ko tums tur radījusi, visu, ko tumsa tur radījusi, visas matricas, visas matricas, zīmogus, zīmogus, iesaistis, piesaistis, visu, kas visu, nav tīrā gaisma, kas nav tīrā gaisma. es izdzēšu Es izdzēšu visu, ko tums par mani ierakstījusi, visu, ko tumsa par mani ierakstījusi, laikā un telpā, laikā un telpā, pasaulēs un dimensijās, pasaulēs un dimensijās, pagātnē, tagadnē, nākotnē. pagātnē, tagadnē, nākotnē. Es izdzēšu sevi Es izdzēšu sevi no tumsas pasaules, no tumsas pasaules, laika telpas, laika telpas, pagātnes, tagadnes, nākotnes. pagātnes, tagadnes, nākotnes. Atvienoju sevi Atvienoju sevi no tumsas evolūcijas modeļa, no tumsas evolūcijas modeļa, pa spirāli, pa spirāli, pa apli, pa apli, radot ciešanas, radot ciešanas, barojot tumsu. barojot Es tumsu. izceļu sevi Es izceļu sevi no šāda modeļa. no šāda Es modeļa. atvienoju sevi Es atvienoju no sevi tumsas apziņas, no tumsas apziņas, lauka, lauka, substances, substances, abiem tumsas kodoliem, no abiem tumsas kodoliem, vienlaicīgi, vienlaicīgi, un visus tos, un visus tos, šādus pasaules, kas šādas pasaules, evolūcijas modeļus, evolūcijas laika modeļus, telpu, laika telpu, ir radījuši, iedarījuši, uztur, uztur, darbina darbina visus tumsas darbiniekus, visus tumsas kas darbiniekus, tika piesaistīti man, kas tika piesaistīti man, lai mani uzraudzītu, lai mani uzraudzītu, kontrolētu, kontrolētu, izkropļotu, izkropļotu, apzaktu, apzaktu, lai iznīcinātu iznīcinātu visus tos visus tos tumsas dievus, tumsas dievus, visuma karaļus, visuma karaļus, pat Luciferam ieskaitot, līdz pat Luciferam ieskaitot. kas visu šo tumsas pasauli Es visu šo tumsas pasauli radīja, radīju, uztur un darbina, uzturu un darbinu, pārrauga,
pārauga, no tā barojas. no tā barojas. Es viņus visus Es viņus visus atrodu atrodu visur, visur, visās pasaulēs un dimensijās, visās pasaulēs un dimensijās, laika telpās, laika telpās, pagātnē, tagadnē, nākotnē. pagātnē, tagadnē, nākotnē, atrodu Visos ķermeņos, visos ķermeņos, veidolos, veidolos, formās, visus, kur ir iemiesoti, visus, kuri ir un iemiesoti, šobrīd atrodas un šobrīd atrodas fiziskajos ķermeņos. fiziskajos Es ķermeņos. tos visus atrodu, Es tos visus atrodu, apturu, sastindzinu, sastindzinu, piepildu piepildu ar absolūto gaismu un mīlestību, ar absolūto gaismu un mīlestību, un viņus visus atvienoju un viņus visus atvienoju no tumsas apziņas, no tumsas apziņas, abiem kodoliem un centriem, abiem kodoliem un centriem, vienlaicīgi. vienlaicīgi, Atņemu tiem visu, atņemu tiem visu, ko tie nozaguši, ko tie nozaguši, gaismas cilvēkiem, gaismas cilvēkiem, dievišķām būtībām, dievišķām būtībām, gaismas pasaulēm, gaismas pasaulē un atdod atpakaļ un atdod atpakaļ visiem, kam tas nozagts. visiem, kam tas nozag, Visu šos un visus šos visuma karaļus, visuma karaļus, tumsas darbiniekus, tumsas tā darbiniekus, skaitā visus tos, tā skaitā visus kas tos, mēģināja traucēt, kas mēģināja traucēt mums saņemt informāciju, mums saņemt informāciju, veica enerģētiskus uzbrukumus. veica enerģētiskus uzbrukumus. Es tos visus atrodu, Es tos visus atrodu, piepildu piepildu ar absolūto gaismu, ar absolūto ar gaismu, centrālās saules, ar centrālās saules, lāzerveidu, lāzerveidu, zibens gaismas enerģiju, zibens gaismas enerģiju, un tos visus likvidēju, un tos visus likvidē, transformēju par gaismu, transformē par gaisu, sintezēju, sintezē, satinu, satinu, sadal līdz pirmelementiem, sadalu līdz līdz pirmelementiem, tīrās gaismas etalonam, līdz tīrās gaismas etalonam, kopā ar visiem viņu uzkrājumiem, ar visiem viņu uzkrājumiem, darbiniekiem, darbiniekiem, viņu radītajām pasaulēm. viņu radītajām pasaulēm. Es to visu likvidēju, Es to visu likvidēju, visu, ko viņi radījuši, visu, ko viņi radījuši, kas nav tīrā gaisma, kas nav tīrā un gaisma, visās tajās vietās, visās tajās vietās, kur viņi darbojās, kur viņi darbojas, viņu pārvaldītajos apgabalos, viņu pārvaldītajos apgabalos, laika telpās, laika telpās, dimensijās. Es dimensijās. tur visur atjaunoju Es tur visur atjaunoju kosmisko gaismu sauli, kosmisko gaismu sauli, dzīvības ziedu struktūrā, dzīvības ziedu struktūru, atjaunoju gaismas evolūciju, atjaunoju gaismas evolūciju, gaismas evolūcijas modeli, gaismas evolūcijas modeli, spirāli uz augšu, ar spirāli uz augšu, uz centrālo sauli, uz centrālo sauli, un visus, ko nav iespējams transformēt, un visus, ko nav iespējams transformēt, es nosūtu es nosūtu uz Armantonu, uz Armantonu, uz 22. dimensiju, uz 22. dimensiju, un atņemu tiem un atņem tiem viņu esību, viņu esību, mūžību, mūžību, bezgalību, bezgalību, un atņemu tiem un atņem tiem tās dzīvības dzirkstes, tās dzīvības dzirkstes, uguns dzirkstes, uguns dzirkstes, ētera dzirkstes, ētera ko dzirkstes, tie pielietojuši ko tie pielietojuši savai evolūcijai. savai evolūcijai. Es to atdodu atpakaļ centrālai saulē, Es to atdodu atpakaļ centrālai saulē, un viņu nav. un viņu nav. Šo tumsas karaļu nav. Šo tumsas karaļu nav. Un visu tikko teikto Un visu tikko teikto, es ierakstu visu līmeņu, es ierakstu visu līmeņu, Akaši kronikās, Akaši kronikās, dievišķās matricas,
dievišķās matricas, visos segmentos, arī savā segmentā. Pātrinājuma enerģija maksimumu fāzē. Un tagad meditācija. Meditācija saucās kosmiskās enerģijas vārti. Šī meditācija ir veltīta tam, lai tu spēj atcerēties pats sevi, savu izcelsmi un spēj atjaunot visu to, kas tev ir piederējis un pieder laika gaitā. Tev kā sākotnēji radītajai, gaismas dievišķai, esības formai. Domās izsauc savus gaismas un mīlestības skolotājus. Izsauc tīrās gaismas sargiņģeļus. Izsauc tīrās gaismas enerģijas no centrālās saules un ļauj šo enerģiju plūsmai viegli un brīvi plūst caur tevi uz māmuļas zemes veidolu, fizisko zemi, uz tās enerģītisko apvalku ap zemi un zemes dvēseli maldeni. Esi kā tilts starp radītāju un zemes māti. Esi gaismas tilts, kur gaismas enerģija no centrālās saules iestiprinās tevī un plūst uz zemes māti un tās daudzo veidolu bērniem. Esi kā mīlestības tilts, kur zemes mātes mīlestība caur tevi ceļas apšup un dodas plašajā, vēsturīgajā visumā. Esi kā gaismas un mīlestības tilts, enerģija plūsmai tevī un tīrās gaismas un mīlestības enerģija plūsmai ap tevi, telpā, ārpus tevis un vizualizē, ka enerģija no tevis plūst mirdzoša starojuma veidā, kas miedarbojoties ar visu tevī un ap tevi savienojas, veidojot dzīvības zieda struktūru redzamajā un neredzamajā veidolā. Un kādu mirkli ļauj gaismas un mīlestības enerģiju plūsmai brīvi un viegli plūst tevī un ap tevi. Un domās palūdz, lai šeit tīrās gaismas un mīlestības enerģijai pievienojas dzīvības sējai gaismas enerģija. Palūdz, lai beznosacījuma mīlestības enerģija plūst tevī un sāk atjaunot tavas esības izkropļotās matrices, struktūru, dzīvības zieda gaismas struktūrā. Un vizualizē, ka tavs fiziskais ķermenis, tu esi šeit un tagad. Taču tava gaismas būtnes būtība ir izmainītā, enerģētiskā laika telpas stāvoklī. Atļauj sev būt vieglam un brīvam, tā lai tu spēj izrauties no duālās laika telpas un spēj pārvietoties jebkurā laika un gravitācijas telpā. Pārāk ilgu laiku sveši un ļauni spēki ir nīcinājuši un plosējuši gaismas struktūru, gaismas kārtību un kosmisko gaismas audumu. Melojuši un plosējuši, pakļaujuši un pavirdzinājuši, izmantojuši un nīcinājuši gaismā un mīlestībā radīto, arī tevi, arī tos,
kurus tu sajūti kā savus tuvos un mīļos, arī mani, mūs visus, kas esam kodēti ar gaismu. Un par šo laiku esam pat aizmirsuši savu patieso izcelšanās gaismas veidolu. To veidolu, kādā mēs tikām radīti, kādus mūs radīja mūsu kosmiskie gaismas vecāki. Ko darīt? Kā būt? Vai turpināt ļauties mūsu un gaismas uzbūvētā postīšanai? Un vai tumsa rimsies? Vai ļaunuma pasaulē būs gan un tā apstāsies? Vai tumsas invāzija apstāsies pati no sevis? Ir naivi domāt, ka tumsas un ļaunuma pasaules maršēšana pa ar mīlestību radīto laika telpu apstāsies. Vai esat redzējuši kādu, kas ir tumsas radīts un iemieso cilvēku ķermenī, ka viņš apstājas alkatībā un mankārībā, sakot, ka sagrābtās bagātības viņam jau ir pietiekušas? Viņiem nekad nav gana, jo tā ir tumsas būtība. Un tumsai nav bezgalīga enerģijas avota, kā tas ir tiem, kur ir kodēti ar gaismu, kuriem ir sudraba pavadiens un gaismas un mīlestības enerģijas plūsma notiek caur arī Antaharana un Nirvānas saite. Bet tumsas pasaulē ir cīņa par sazagtajiem svešajiem resursiem, un tāpēc bailēs trīcēļam, ka kādreiz var pietrūkt, viņa apatībā neapstājas. Viņu bagātībai nekad nav gana. Ko darīt? Kā būt? Un tev ir jāatcerās. Tev ir jāatcerās visu par sevi. Nav cita ceļa gaismas atjaunošanai. Tev ir jāatcerās par to, kas tu biji, ko varēji paveikt, ko prati un kādēļ esi šeit un tagad. Šajā ķermeniskajā formā un veidolā tev tas viss ir jāatcerās. Un tikai tad, kad mēs izpratīsim savu sākotnējo gaismas tīrību, mēs varēsim atgriezties sākotnēji ieplānotajā gaismas evolūcijā. Tāpēc atceries. Atceries, ka esi nācis no centrālās saules, un tevī ir gaismas tīrība. Un visu pārējo tev ir uzspiedusi ļaunuma pasauli, kā tumsas zīmogu. Apzināti vai neapzināti, brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, tu esi bijis tumsas modelī un evolucionējis tajā. Tāpēc pārtrauc domāt, pārtrauc runāt un pārtrauc rīkoties. To tumsas modeļu ietvaros, kuros tumsa tevi ir iespundējusi. Un nedomā kā cilvēks. Domā kā gaismas Dievs radītājs. Un atceries, ka tikai tad, kad tu izpratīsi savu sākotnējo gaismas tīrību, tu varēsi atgriezties sākotnēji ieplānotajā gaismas evolūcijā, ko vardarbīgi pārtrauca tumsas un ļaunuma pasaule.
Un tikai tad, kad tu atjaunosi savu sākotnējo gaismas tīrību, tu varēsi atjaunot savu sākotnējo gaismas evolūciju šajā tumsas pārņemtajā nostūrī. Tāpēc turpini atbrīvot sevi no visa, ko tumsa tevi ir piesārņojusi, piegānījusi un izkropļojusi. Un visu, ko tumsa tevī ir iekonstruējusi, lai manipulētu ar tevi. Un visu, ko tumsa tevī ir izārdījusi, to visu sakārto sevī. Un tikai tad, kad tu atjaunosi savu sākotnējo gaismas tīrību, tu varēsi atjaunot savu sākotnējo gaismas evolūciju. Un tas ir otrais solis. Un tikai tad, kad tu apjautīsi savu sākotnējo gaismas spēku un vienotību ar centrālo sauli, ar visaugstāko kosmisko radītāju, mēs varēsim pielietot gaismas spēku, gaismas jaudu, jebkuras hausa enerģijas apturēšanai. Un mēs varēsim apturēt ļaunumu un vardarbību. Un to visu varēsim transformēt par gaismas etalona enerģiju. Atprasi visu, dzirdi, visu atprasi, ko tumsas esība tev ir nozagusi un pievākusi sev. Un atjauno sevī savā sākotnējā tīrās gaismas esības formā un spēkā savu debesšķīgo, dievišķo gaismas esības formu. Centrālās saules, sākotnējo esības formu, lai spēj apjaust savu sākotnējo gaismas spēku un vienotību. Un tas bija trešais solis. Un tikai tad, ja mēs skaidri apjautīsim savu gaismas mērķi, savā iztēlē radot to kā līdz galam pilnīgu, mēs spēsim izveidot projektu, kā radīt tīro gaismu struktūru un kosmisko gaismas audumu, jaunradīt tumsas un ļaunumu pasaules vietā. Tāpēc apzinies, kā izskatās gaisma visur esoša un mīlestība visur esoša. Un pamēģini savā iztēlē pārradīt šo pasauli par pasauli, kurā ir tikai gaismas un mīlestības enerģijas, ar strauju, harmonisku un taisnu evolūcijas ceļa virzienu uz atgriešanos sākumu sākumā. Apzinies, kā izskatās mīlestība visur esoša. Un tikai tad, ja tu skaidri apjautīsi savu gaismas mērķi, savā iztēlē radot to kā līdz galam pilnīgu, tu spēsi izveidot projektu, kā radīt tīro gaismas struktūru un atjaunot gaismas un mīlestības kosmisko audu. Un tikai tad, kad mums ir 100% ticība, izpratne, pārliecība un uzticība, ka gaisma uzvarēs, mēs varēsim sasniegt sākotnējo gaismas mērķi. Tāpēc atceries mazos panākumus, pielietojot tīrās gaismas enerģijas.
veiksmes un veiksmīgas, pozitīvi notikumi, uzvar pār negatīvismu, spēja kontrolēt savas domas un atteikties domāt negatīvas domas. Viss, kas priecē tevi no tavas apzinātas darbības, ar gaismas enerģijām, ir pamats tavai ticībai, izpratnē par lietu kārtību un rezultātā arī tavai pārliecībai, ka tas strādā. Un tikai tad, kad tevī būs un kad tevī ir 100% ticība, izpratne un pārliecība, ka gaisma uzvarēs, un 100% uzticība radītāja gaismas plānam, mēs visi kopā, tai skaitā tu, mēs varēsim sasniegt sākotnējo gaismas mērķi. Bet vispirms tev jāzina par sevi viss. Tev jāzina, ka esi sākuma gaismas daļa. Ar tev no centrālās saules piešķirto individualitāti, esības evolūcijas mērķi un jēgu. Vai tu jau to zini? Vai tu jau to izproti? Vai tu zini, kas tu esi? Vai tu atpazīsti savu individualitāti? Vai tu zini savas esības evolūcijas mērķi un jēgu? Tam, ka tu esi iemiesojies šeit uz zemes. Vai tu to visu jau zini? Vai tu to pārzini? Un vai tu zini un izproti, ka ir daudz un dažādi, tumsas pārvalki pārklāti pār tevi, traucējot tev savienoties ar kosmisko vienotību. Tādējādi radot tevi par pazaudētu, noklīdušu, nekam nederīgu skrūvīti no vienotās sistēmas. Arī vienotā gaismas sistēma bez tevis nav spējīga darboties saskaņot. Vai apjaut, cik ļoti ir vajadzīgs tev pašam un kopējai gaismas sistēmai, lai tu atrodies? Lai tu atrodies un nostājies gaismas sistēmas tajā vietā, kur ir tava patiesā vieta. Vai esi spējis noticēt un pārliecināties, ka esi gaismas atslēga lielajā kopīgajā gaismas darbā? Un ja tev šķiet, ka par maz esi darījis, vai varēsi piedalīties kopējā gaismas darbā, palūdz, lai tavi gaismas skolotāji atver plašāk paveicamo gaismas darbu, enerģijas lūžas. Palūdz, lai gaismas skolotāji tev uzticās un lai tu vari vēl vairāk veikt to gaismas uzdevumu, kam dēļ tu esi šeit, uz zemes. Taču palūdz, lai viss notiek tā, ka tas ir harmoniski priekš tavas daudzdimensiju būtības, ka tas ir harmoniski īpaši tavā redzamajā, fiziskajā veidolā. Tā, ka tu spēj noticēt un pārliecināties, ka patiesi tu esi gaismas atslēga lielajā kopīgajā gaismas darbā. Un vai tu spēj izprast, vai tu spēj noticēt, ka ir tāda vieta kopējā gaismas sistēmā,
kur tu esi ļoti vajadzīgs. Un iespējams gaismas kopdarbība nav sākusies pilnā mērā, tieši tāpēc, ka neesi vēl ieņēmis savu vietu. Bet pārliecība un skaidra apziņa, ka esi savā vietā, dod gaismas rīcības spēku visai gaismas struktūrai, jo mēs esam vienoti. Pacenties atrasties tīrās gaismas skolotāju un gaismas sargeņģeļu klātbūtnē un aizsardzībā. Tāpēc palūdz, lai katru dienu tīrās gaismas un mīlestības skolotāji un sargeņģeļi ir kopā ar tevi, sargā tevi, māca tevi un pavada tevi ik mirkli. Jo redzi, pasauli, kurā esam iemojojušies, saucas duālā pasaule. Un ne tikai duālā. Patiesība ir nedaudz savādāka, nedaudz citādāka. Un šobrīd iet cīņa starp tumsas un gaismas enerģiju esībām. Iet šī cīņa. Bet ir vēl arī trešais spēks. Un tie ir tie, kuri ir pasīvi vai aiz savas neziņas un tumsonības ļaujas vadīties. Šos trešos šobrīd kā papildus enerģijas avotu savā pusē ar meliem un viltu ir pārvilinājusi tumsas esība. Tumsas esība. Tumsas apziņa barojas no šķituma un maldu slazdos iekļuvušajiem. Diemžēl tieši šie aplaupītie un maldos iestigušie cilvēki visagresīvāk metas iznīcināt absolūto gaismas patiesību. Taču atceries, ka tavā iekšējā bezgalībā ir absolūtās realitātes zināšanas. Viņas ir iekadētas tavā gaismas dzīvības cirkstī. Atceries to, ka absolūtās realitātes zināšanas ir iekadētas tavā gaismas dzīvības cirkstī. Un kaut arī tumsas un ļaunuma pasauli ir vairāk vai mazāk ierobežojušas gaismas dzīvības dzirkšu, gaismas impulsu un gaismas starojumu, tā tik un tā nav varējusi uzlauzt un iznīcināt ne kripatiņas no gaismas dzīvības dzirkšu absolūtajām zināšanām par visu, kas ir. Ne kripatiņas. Tā nav spējusi iznīcināt no tavas gaismas dzīvības dzirksts absolūtajām zināšanām par visām evolūcijas formām un veidiem, līdz pat centrālajai saulei ieskaitot. Pamodini un aktivizē un sāc lietot šīs zināšanas ar pilnu jaudu jau tagad. Jo tagad ir izšķirošais gaismas un tumsas cīņas brīdis. Un šobrīd ir vajadzīgs papildus gaismas spēks un gaismas
enerģiju jauda. Ir jāatver kosmiskie vārti, gaismas enerģija ienākšanai šeit un tagad. Ir kosmiskajā gaismas audumā šāda vieta, kosmisko enerģiju vārti. Tā ir enerģiju spēka vieta, kura darbojas uz rezonanses principa. Jebkura lieta, arī tavs fiziskais ķermenis, sastāv no elementāru daļiņām un izpaužās kā elementāru daļiņu viļņu plūsma. Jo vairāk tu esi aktivizējis un atvēris absolūtās patiesības zināšanas, jo vairāk balstoties uz šīm zināšanām, tu tās vari pielietot un pielietot savā daudzdimensiju būtībā, izpaužoties domās, vārdos un rīcībā. Elementāra daļiņu viļņu plūsma raksturo tavu tīrību un sasniegto vibrāciju gaismas spēku. Palūdzu un dod komandu savai daudzdimensiju būtībai domāt, runāt un rīkoties tikai un vienīgi saskaņā ar kosmisko gaismas likumu kārtību. Saskaņā ar kosmisko zināšanu aspektiem un radīšanu tikai un vienīgi ar mīlestības enerģijā. Un tu redzēsi, ka tad, kad tu apzināti pilnveidojies, tad, kad spraucies ārā no tumsas ilūziju gūsta, tavas esības elementāra daļiņu viļņu plūsma sasniegs rezonansi ar kosmiskajiem enerģiju vārtiem. Un tad tu redzēsi, un tad tu redzi, tādā brīdī tu redzi, ka saskaroties enerģiju plūsmai no tevis ar kosmisko vārtu enerģiju plūsmu, tās abas savienojas, veidojot fantastisku kosmisko enerģiju deju. Vibrācija un rezonanse noārda enerģiju sienu, kas tevi tik ilgi ir šķīrusi no absolūtās realitātes, esības un enerģijām. Ieraugi un sajūti, kā saskaņā ar rezonanses principu, kosmisko vārtu enerģija plūsma lēnām pārveidojas, apvienojas ar tevi un atveras kosmiskie enerģiju vārti. Apjaut, ka tu esi atvēris kosmiskos enerģijas vārtus. Un tagad vari ar katru mirkli, ar vien vairāk un vairāk saņemt, iezemēt, iestiprināt un aktivizēt enerģiju no centrālās saules un nu jau bez starpniekiem, bez saules sistēmas, galaktikas un bez mūsu visuma kodola starpniecības.
bez mūsu virsvisuma Orvantona starpniecības, pa taisno no centrālās saules, gaismas un mīlestības enerģijas. Un tikai no tevis, no tavas būtības tīrības ir atkarīgs, cik un kādā jaudā spēsi saņemt, aktivizēt un pielietot visaugstākā kosmiskā radītāja, gaismas dāvanu tev. Dāvanu, kuru tu vari saņemt, jo tā atrodas aiz kosmiskajiem vārtiem. Dāvanu, kur ir tavu zvaigžņu vecāku mīlestības apliecinājums, par tavu drošsirdību atrasties, tumsas un ļaunuma pasaules meklēt, par tavu izturību saglabāt gaismas liesmi, kad apkārt krāts un vango tumsa, par mīlestību, ko esi spējis nosargāt un pat pavairot, kad ļaunuma pasauli ņirgājas par to, kas tev ir svēts. Tā ir dāvana tev, un vienlaicīgi tas ir tavs jaunais gaismas instruments, lai tu spēj izlaust gaismas ceļu, tur, kur ir meli un naids, tur, kur vardarbība un noziedzība, tur, kur nabadzība un pazemojumi, tur, kur sāpes un izmisums ik mirkli glūn, lai tevi nospiest uz ceļiem un mēģinātu tevi sabradāt. Tas ir tavs jaunais gaismas instruments, kosmiskā gaismas enerģija. Tad, kad es atvēris kosmisko enerģiju vārtus. Turi šo dāvanu tā, lai visa tumsas pasaule redz to un zina, ka tu esi gaisma un mīlestība. Turi un nes šo dāvanu cēli un droši, kā spēcīgu gaismas lāpu nes. Nes tā, lai tumsas pasaule atkāpjās, bet uz ceļiem nospiestie, apmānītie, apmuļķotie, salauztie un apzaktie spēj pacelt galvu, lai tie piepildās ar tavas gaismas lāpas spēku un nostājas tev blakus kopējā vienotajā gaismas sistēmā. Tā, lai katra skrūvīte ir savā vietā. Nes un pielietot ar savu dāvanu, ka visi, kas nozaudējušies, atgriežas ierindā, un tu esi atjaunojis savu gaismas bruņinieku pulku pilnā apmērā. Kādam taču tas jādara. Tā pielieto savu gaismas ieguvumu, savu gaismas dāvanu, savu ieguvumu uzvarai pār tumsu un tās pilnīgai likvidācijai. Tā pielieto savu ieguvumu kopējam gaismas plānam. Un mums visām kopā izdosies. Mums visiem kopā izdosies, jo ar savu domu spēku, ar savu labās gribas spēku, mēs veidojam tādu kopīgu enerģijas plūsmu, ka tumsas un ļaunuma pasaulē vairs nav varas pār mums.
tumsas un ļaunuma pasaules un viņu darbinieku vietā mēs esam radījuši jaunu gaismas pasauli. Tādu gaismas pasauli, kas ir pat vēl labāka iepriekšējās gaismas pasaules vietā, jo šī gaismas pasaule ir mīlestības pasaule, kur mīlestība ir visur esoša. Turi un nes šo dāvanu cēli un droši, kā spēcīgu gaismas lāpu nes, lai katra skrūvīte atrodas savā vietā un vienotais veselums iedarbojas un darbojās. Turi un nes šo dāvanu cēli un droši, kā spēcīgu gaismas lāpu nes, un mīlestība ies kopsolī ar tevi. Ar mīlestību visi ies. Vienotā, saskaņotā gaismas un mīlestības kopdarbībā. Turpina nest savu gaismas dāvanu, kā lāpu, un nesi par gaismas un mīlestības atslēgu šajā pasaulē. Un turpini saņemt gaismas un mīlestības enerģijas caur kosmiskajiem gaismas vārtiem, bez starpniekiem saņemt no centrālās saules. Tā, lai tava doma ir kā zibens, kas tumsas domas sašķeļ un izputina, izkliedē, un gaisma ir visur esoša, un mīlestība ir visur esoša. Un tad, kad notiek enerģiju sajaukšanās, un tad, kad notiek dimensiju sajaukšanās, lai tu esi lāpa, un lai tu vari atvērt kosmisko enerģiju vārtus arī tiem, kas tam jau ir gatavi. Lai notiek tā un vēl labāk, ar gaismu un mīlestību notiek. Tici sev un uzticies radītājam. Paldies!